Kādām es gribētu jūs lūgt iecelties un izstiept rokas manā virzienā un palūgties, lai mums man dod savu svaidījumu jūs uzrunāt. Un žēlastību. Kāds vai novada? Bīskaps Viktors novadīs jums. Nāc svētais gars, nāc nolaidies šajā telpā, nolaidies par mūsu arhibīskapu, nolaidies ar savu svētību, ar savu gudrību, ar savu pamācību, ko tu vēlies mums dot šajā dienā, lai mēs varētu iet cauri dzīvei, tevis vadīti, tevis svētīti, un lai šī mācība, tava mācība, kas nāk savu arhibīskapu, lai tā dziļi pieskarās mūsu sirdīm, lai tā mūs uzrunā, lai dara mūs stiprus. To mēs visu lūdzām Jēzus vārdā. Amen. Paldies. Laikam slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Man prieks ir jūs sveikt. Un pirmais, ko es gribētu jums pateikt, ka jūs esat ļoti svarīgi. Vai jūs to apzināties? Nē, tā nepārāk. Bet tūlīt jums pateikšu, kāpēc. Te pirmā zīme, ka jūs esat svarīgi, pasakiet, kura no kopienām vai iniciatīvām baznīcā dabū 2 bīskapus uz savu tikšanos. Lielākā daļa maļas savā sulā un viss, vai ne? Un pat priesterību grūti dabūt. Šeit ir, pārītis priesteru, tas arī problēmā. Un arī pat viens ārzemju misionārs traucis, jā. Tātad, vīri, jūs esat svarīgi, un man patiešām ir liels prieks, ka jūs esat sapulcējušies kuplā skaitā. Un kad es ienācu šeit, tad man uzreiz bija sirdī tāda, polemika, jo, saka, baznīcā nav vīriešu. Dodiet viņu šurp, lai viņš paskatās.
ka patiesībā vīrieši ir un viņi vēlas kalpot. Un problēma ir tā, ka patiešām, var teikt, tā pirmā daļa tā ir labā daļa, ka sieviešu atsvaras baznīcā ir diezgan spēcīgs. Var teikt, ka sievietes kaut kādā ziņā ir atrod savu nišu un viņas ir apmierinātas ar to, kas viņām ir. Ne? Bet vīrietis ir radīts savādāks. Vīrietis ir, vēl Jānis Pāvils II to savā laikā ir skaidrojis, ka vīrietis ir atšķirīgs no sievietes ne tikai fiziskā ziņā, bet arī, var teikt, tajā dvēseliskajā un pat gara līmenī. Mēs esam, abi divi mēs esam cilvēki, bet mēs esam atšķirīgas būtnes. Un tas ir jārespektē. Un no tā nav jākaunās, un, diemžēl, šobrīd tās tendences mūsu rietumu kultūrā ir tādas, ka tiek pretnostatīts vīrietis ar sievieti, viņi tiek parādīti kā konkurenti, un ja kā konkurenti, tad, protams, sievietes lien vai no ādas ārā, lai līdzinātos vīriešiem un lai viņus izkonkurētu. Un tad iznāk, ka tur vesela tāda kustība ir par to toples, ka viņas tur lepni, kā saka, defilē ar savām krūtīm, un ka lūk, viņas arī staigās kā vīrieši un tā tālāk. Es teiktu, nožēlojami. Un tas ir pretrunā ar Dieva plānu pretnostatīt vīrieti sievietei, jo viņi ir tāds vārds komplementāri. Viņi papildina viens otru. Jo radīšanas grāmatā atminēsimies, kā tur ir rakstīts, ka iesākumā Dievs radīja cilvēku. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Ja? Cilvēki var kaut kādā nozīmē var pateikt, ka cilvēks, tas ir kopā vīrietis ar sievieti. Atminēsimies, Jēzus saka, ka un atstās vīrietis tēvu un māti, un, kā saka, ģimeni, un savienosies ar savu sievu. Un viņi būs viena miesa, tāda tā kopība būs tāda, ka tur būs kā viens veselības. Un tāpēc tā laulība ir nešķirama, jo tā kā Jēzus saka, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Lūk, Dieva plāns. Tātad, kā angliski ir tas vārds compatible, vai ne, ka viņi, komplementāri, viņi ir savietojami viens ar otru, bet nevis pretnostatāmi. Un tā ir tā mūsdienu, tā feminisma un vispār tā kaut kāda politkorektuma un pārprastas demokrātijas un cilvēktiesību kļūda, vai ne. Ka, protams, arī baznīca ir par sieviešu tiesībām. Un patiesībā caur evaņģēliju jau tās sieviešu tiesības arī, var teikt, uzplauka un tika atzītas, ka Kristū nav ne vīrieša, ne sievietes, vai ne, bet visi ir viens. Bet, protams, nezaudējot to savu identitāti, ne vīrieti, ne sievietei. Vienkārši ir, viņi ir viens, ar tā cilvēciskā cieņa ir viena, vai ne, ir tāda pati gan vīrietim, gan sievietei. Bet identitātes ir dažādas. Cilvēciskās identitātes un Dieva plāns katram arī ir savādāks. Un to ir svarīgi tātad šīs robežas novilkt, vai ne, un viņas atzīt un viņas apzināties, jo tas ir Dieva plāns. Un mēs zinām, ja mēs pieņemam Dieva plānu, tie, kas darbojas evaņģelizācijā, viņi zina, ka ir šīs 4 garīgās dzīves patiesības. Tas ir, protams, tāds vienkāršojums, bet, es droši vien lielākā daļa no jums to zina, bet labi vienmēr ir atgādināt. Ka pirmā patiesība, Dievs tevi mīl un Dievam tev ir plāns tavai dzīvei. Dievam ir plāns tavai dzīvei, un tas plāns ir brīnišķīgs. Un tad, bet tikai rodas jautājums, pagaid, bet kaut kas nav, kāpēc es to nejūtu, kāpēc es to nepiedzīvoju, kāpēc tas nav realitāte manā dzīvē.
Jā, tā otrā patiesība ir tāda, ka ir grēks, ka cilvēkam ir brīvā griba, un viņš to brīvo gribu ir tā izmantojis, ka tas plāns ir ticis aptumšots un nav varējis īstenoties. Nē, tā ir tā bēdīgā ziņa. Bet tā trešā patiesība ir, ka ir izēja no šīs situācijas. Un tā izēja ir Dieva atbilde Jēzu Kristu, ka viņš ir sūtījis Jēzu Kristu, lai mēs varam atrisināt šo dilemmu, var teikt, iziet no tā strupceļa. Un tāda tā ceturtā patiesība ir tāda, ka ja tu pieņem ticībā to, ka Jēzus Kristus ar savu krusta nāvi ir to grēka varu pār tevi uzvarējis un pieņem šo ticībā, ieicini viņu savā sirdī, atsakoties no grēka, tad šis plāns, tātad šis cikls noslēdzas, šis plāns, var teikt, tavā dzīvē sāk pulsēt un sāk darboties. Lūk, ļoti vienkāršas, tātad šīs četras patiesības. Un tagad, atgriežoties atpakaļ pie vīrieša un sievietes. Tātad vīrietim ir sava identitāte. Un kamēr viņš šo identitāti nav atklājis un nav ļāvis tai tā kā uzplaukt, tikmēr situācija ir tāda ir, kāda ir, un Latvijā no sieviešu puses bieži vien var dzirdēt, kad viņām saka, paklau tev, precēties vai tā, kāpēc tu tā esi viena un tā, viņa saka, jā, bet kur ir tie vīrieši? Jā, es gribētu tad viņām pateikt, skatieties, lūk, viņi ir, vai ne? Bet tādā ziņā, ka ja vīrietis nav uzticīgs vai nav atklājis savu identitāti, ja viņš ļaujās tai ideoloģijai, ka viņi ir konkurenti ar sievietēm, vai ne? Un tad sieviete, ko dara? Sieviete mēģina valdīt pār vīrieti, viņa valdonīga, un vīrietis, ja viņš nav atklājis savu identitāti, tad viņam ir problēmas. Tad viņš kļūst vai nu sievišķīgs, tāds, var teikt, lupata, un tāds ar viņu var, vai sieviete var viegli manipulēt, vai vispār tad viņš ir apmaldījies, viņš ir diskomfortā. Un tad viņš vai nu sāk dzert, vai nu kaut kādu, vai narkotizēties, vai spēļu atkarībās, vai, jā, varbūt arī seksa kaut kādās pornogrāfijas atkarībās, vai metās kaut kādā biznesā un tikai tādī meklē jēgu. Saprotiet, viņš mēģina tā kā aizbēgt no sevis un mēģina būt gandarījumu. Mēģina būt laimi, bet ne tur, kur Dievs viņam to paredzējis. Tātad problēmas ar identitāti. Bet ir svarīgi, un tāpēc jūs arī, es domāju, esat šeit, ka jūsu sirdīs ir ilgas būt īstiem vīriešiem. Jūs vēlaties uzzināt, ko nozīmē būt īstam vīrietim. Un patiesībā, lai mēs to varētu atklāt, lai mēs varētu iepazīt sevi, un šeit es gribu pat novilkt paralēles starp vienu svēto rakstu vietu, kura man tā, kad es domāju par šo tikšanos, tā manā apziņā parādījās, gribu novilkt paralēles. Jāņa evaņģēlijs no 1.19. Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie tā priesterus un levītus, lai jautātu viņam, kas tu esi? Un viņš atzinās un neliedzās, un viņš apliecināja, es neesmu Kristus. Un tie jautāja viņam, kas tad? Vai tu esi Elijs? Un viņš sacīja, es neesmu. Vai tu esi pravietis? Un viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tad tu esi? Mums taču jādod atbilde tiem, kas mūs sūtīja. Ko tu pats par sevi saki? Viņš sacīja, es esmu saucēja balss tūkstnesī. Sataisiet kunga ceļu, kā to teicis pravietis Īsais. Un atsūtītie bija farizēji, un tie viņam jautāja,
Kāpēc tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elīs, ne pravietis? Jānis atbildēja viņiem sacīdams: Es kristīju ar ūdeni, bet starp jums atrodas viens, ko jūs nepazīstat. Viens, ko jūs nepazīstat. Mēs redzam, Jānis, tie viņam uzdod dažādus jautājumus un mēģina tā kā uzstiept viņam identitāti, kaut kādu citu svešu identitāti, kas nav viņa identitāte. Mēs redzam, Jānis pietiekoši labi sevi pazīst. Viņš tā kā bumbiņas atspēlē, saka, nē, es tas neesmu. Beigās viņš saka, jā, es esmu saucēja balss tūkstnesī. Tātad es aicinu sagatavot kungam ceļu, vai ne? Jāņa misija. Un tālāk viņš saka, bet jūsu vidū ir kāds, ko jūs nepazīstat. Tātad Jēzus, ko jūs nepazīstat. Jānis viņu pazīst, ne līdz galam, jo mēs zinām, viņš arī piedzīvo šaubu brīžus un sūta savus mācekļus, lai tā kā pārbaudītu, vai patiešām tu esi tas, par ko man ir nojausta. Viņš saka, viens, ko jūs nepazīstat. Tātad problēma ir tādī, ka tie farizeji nepazīst Jēzu Kristu, bet tā paralēle, kas man radās, starp jums atrodas viens, ko jūs nepazīstat. Vai gadījumā tas neesmu es pats? Vai mēs neesam paši, kas sevi nepazīstam, savu identitāti? Jo, ja mums ir, var teikt, ja mums ir problēmas dzīvē, ja mums ir problēmas vai atkarību problēmas vai attiecību problēmas ar tie, kas precējušies ar sievu vai attiecību problēmas ar sievietēm, ja neesam precējušies vai vispār ar citiem, tas nozīmē nepazīstu sevi, neesmu atklājis savas robežas, savu patieso identitāti, jo tas man arī kādreiz tāda iedvesma vienā no vizitācijām nāca, ka es saku, vispār visa cilvēce ir tā kā, piemēram, uz šīs sienas tā kā būtu puzli viens no fragmentiņiem. Un katrs no mums ir viens gabaliņš no tā pužļa, bet tas ir Dieva puzlis. Viņš, kad radīja mūs, tad viņš katram iedeva formu, vai ne? Katram iedeva savas dāvanas, savu specifisko uzdevumu. Ir, tā saka, attiecībā uz katru no mums ir spēkā konkrēts Dieva plāns. Vai ne? Un tagad, ja mēs pareizi atpazīstam savu identitāti, savu formu, teikt, savas dāvanas, savu uzdevumu, savu vietu dzīvē, tad tas puzlis tā klikšķi, un viņš ieiet tajā bildītē. Un tagad, ja visi pārējie arī ieiet, hop, skatieties, te ir milzīga skaista bilde, vai ne, un ir harmonija, un nav konkurences. Jo viens otru papildina, vai ne? Un kāpēc ir konkurence dzīvē? Un arī konkurence starp vīru un sievu. Tāpēc, ka nav atpazīta identitāte, nav atpazītas robežas, nav atpazīta sava misija, savas harizmas un sava vieta Dieva plānā. Un tad viens tīko ieņem otra vietu, un jā, tas attiecas uz vīriešu un sieviešu attiecībām, bet tas attiecas arī uz vīriešu attiecībām savā starpā. Kāpēc ir konkurence un skaudība un cīņas? No miesas iegribām, no tā, ka es vēlos ieņemt savu vietu, vai kāds cits vēlas ieņemt manu vietu, kura nav viņa vieta, vai ne? Un lūk, tas atgriešanās process, vai ne? Un es domāju, arī šī semināra uzdevums, vai ne? Šīs nedēļas nogales, tas ir atklāt savu identitāti, savu vietu Dieva plānā. Un tas ir vienlīdzīgs ar manām dāvanām, manu harizmu, manu būtību, manām spējām, to potenciālu, apslēpto potenciālu, es teiktu, ko Dievs manī ir ielicis. Jo mēs varam būt laimīgi vienīgi tad, ja mēs sekojam savai dziļākajai identitātei. Un tas nav nekas cits kā Dieva plāna piepildīšana. Ne, jo Dievs ir labs,
un viņš mūs ir radījis, saka labu, un viņš ir radījis lielām lietām. Lielām lietām, bet katram savai lietai, vai arī vairākus vienai lietai, bet tad sadarbībā, bet nevis tādā asā konkurences cīņā, ka mēs mēģinam izskurt viens otru. Tātad, un lūk, tāpēc ir svarīgi, un teiksim tā, es teicu par to, ka sieviešu atzars baznīcā tā kā ir, sieviešu ir daudz, vīriešu ikdienas dievkalpojumos ir mazāk, krietni mazāk. Un šeit es arī gribētu padalīties ar jums ar savām pārdomām, kāpēc vīru ir mazāk baznīcā. Es, piemēram, šeit skatījos un priecājos. Pirmkārt priecājos redzot savu veco, var teikt, paziņu un Valdi Dvorovu, kura dziesmas es klausījos, braukājot, piemēram, uz Romu, un caurām 3 dienas ko braukt tur ir, un tad ilgi brauc un kaut ko gribās dzirdēt, tad es Valdi Dvorovu, tas viens man bija no pamatkasetēm, ko es liku klausīties. Ne? Tādu es redzēju te 2 spečuķi, kā mēs teikt, ar datoru, viņi tur kaut ko knibinājās, bet skatieties, mums uz ekrāna bija brīnišķīgas ainas, tika uzburtas, un kas mums palīdzēja darboties slavēšanā. Tā bija viens, kurš tur cītīgi darbojās ar tām pogām, un tur viņas smaidīja un vilka šurpu turpu, un tāpēc tā skaņa bija normāla. Tad te bija vairāk Leons un vēl, kuri te sita bungas un tā tālāk. Mēs redzam, ka, jā, Raimonds tur tagad ņem un visu filmē, jā, ne viņš vienīgais. Mēs redzam, ka vīrietis, atšķirībā no sievietes, kura ir vairāk, teiksim, virzīta vai nu uz ņemšanu, uz tādu pasivitāti, uz to, ka kāds cits, kā saka, ir tas aktīvais, vai sieviete ir arī virzīta uz to, tā kā viņas aicināts būt par māti, un viņa vairāk virzīta uz tādu konkrētību, un pat arī mazās lietās viņa aizpilda, viņa atcerās par mazām lietiņām. Ne? Vīrietis pēc savas būtības kaut kur ir aktīvais, viņš ir, varētu pat teikt, iekarotājs, vai ne? Viņš ir, jā, no vienas puses, kā man te arī piespēlēja ideju, saka, vienā konferencē tur bija attīstīta tā, teiksim, tās domas attīstītas, ka vīrietis, viņš vienlaicīgi ir gan lauva, jā, viņš ir tas enerģiskais cīnītājs, no otras puses viņš ir arī jērs. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus, viņš ir Dieva jērs, vai ne, ka viņā ir arī maigums, vai ne, lūk šis lauvas spēks ar jēra maigumu. Viņā apvienojas. Tātad vīrietis kā tas enerģiskais, vīrietis kā sargātājs arī sievietes un bērna sargātājs. Piemēram, lauvu vidū kā ir? Lauvenes iet medīt, bet lauvas sargā teritoriju. No svešiem lauvām, no hiēnām, no leopardiem. Viņš ir cīnītājs, viņš ir sargātājs. Un tad, kad ar kaut kādu vērsi tur bifeli lauvenes netiek galā, tad, var teikt, tiek aicināts lauva, kurš uzlec tam bifelim uz skausta, un tikai tas lielais lauva var pārkost to skaustu. Tātad ir tas cīnītājs, tas sargātājs, vai ne? Tātad vīrietim sava identitāte. Un tagad attiecībā par to identitāti, pirmkārt, ir radīšanas grāmatā pēc grēkā krišanas, tur ir teksts, ko es aicinu jūs pašiem varbūt pastudēt, kā tur ir, bet es gribēju jums nolasīt no jaunās derības. Apustulis Pāvils
ļoti labi parāda, kādām vajadzētu būt vīrieša un sievietes attiecībām. Tas ir no Efesiešiem 5, sākot ar 21. Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi. Sievas, lai ir paklausīgas saviem vīriem kā kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus baznīcas galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis baznīcu un sevi atdevis par viņu. Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem, sagatavotams savu krāšņu baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tam līdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi. Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopju un saudzē tāpat kā Kristus baznīcu. Pirms sākšu mazliet komentēt un pārdomāt par šo tekstu, gribu tādu vienu, es teiktu, lielu atkāpi. Šodien attiecībā uz Dievu tiek izplatīts, var teikt, tāds vēlnišķīgs triks, tāda nepatiesība, meli tiek izplatīta. Kādā ziņā? Tiek izplatīta tāda, tāds var teikt, viedoklis, tāds uzskats, ka, pirmkārt ticība Dievam, tas ir kaut kas novecojis, tas kaut kas tāds tumsonīgs, ka tas ir pretrunā ar zinātni, tas ir viens. Tas ir vēl padomju laika stereotips, bet kopā ar tā saucamo apgaismības laiku, teiksim, ar tā laika ideoloģiju tas nāk. Bet par ko es te gribu tieši uzsvērt? Pirmām kārtām tas, ka Dievs tiek uztverts arī kā cilvēka konkurents. Kā kāds, kurš cilvēku ierobežo. Kurš, nezinu kāpēc, kaut kādā iracionālu apsvērumu dēļ, viņš uzliek cilvēkam robežus, nezinu kāpēc, kaut kādus baušļus, kuri tev laupa brīvību un neļauj būt laimīgu. Es teiktu, vēlnišķīgākus melus ir grūti izdomāt. Jo, mēs redzam, svētie raksti, protams, atmasko šāda veida ideoloģiskos uzstādījumus, bet ideja ir tāda, ka cilvēks, kurš seko šāda veida ideoloģijai, viņš ļoti viegli var pēc kāda laika. Pateikt, ziniet, tā kā radīšanas grāmatā bija, ir tev tas auglis, aizliegtais auglis, kurš likās tik kārs un tik salds un tik laimi nesošs, pamēģināja, tai brīdī sajuta baudu, bet pēc brīža redzēja, ka acis atvērās un ieraudzīja, ka ir kails, gan Ādams, gan Ieva. Un beidzās ar to, ka tika izraidīti no paradīzes. Un apustulis Pāvils, viņš ļoti skaidri runā par to, ka, grēka alga ir nāve. Vai arī apustulis Jēkabs, viņš arī runā par to savā vēstulē, ka tā ir iekāre, kas cilvēku kārdina un vilina, bet tad, kad tu esi piepildījis to iekāri, tad ir, paģiris, vai ne? Respektīvi, tas ir tāds vēlna tiks, kurš cilvēku ieved vienkārši lamatās, un aizved neceļos. Un to es gribu ar pilnu pārliecību jums pateikt, ka nav nekā labāka, kā pieņemt Dieva plānu manai dzīvei. Jo Dievs man ir radījis, ielicis manī dāvanas, spējas, un nav nekā labāka, kā pieņemt plānu, jo tad es varu to savu identitāti, ko viņš man devis, pilnā mērā pielietot, likt lietā, un tad nav nekas cits, ka es jūtos vajadzīgs, jūtos savā vietā, vai ne? Un lūk,
Tagad atgriežoties pie tās vēstules efesiešiem kopā ar to attiecībā par vīru un sievas attiecībām. Tāpat, kā jau mēs runājām, ja tā mūsdienu ideoloģija tiek ņemta par pamatu, ka vīrietis ar sievieti ir konkurenti, un tad viņi cīnās, un sieviete mēģina pakļaut vīrieti vai savu vīru, un viņi zem tupeles un sāk dzert. Tas ir visbiežākais scenārijs, vai iet kaut kādās atkarībās. Bet ir svarīgi, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ģimenes būtu kristīgas, lai gan vīrs, gan sieva respektētu Dieva autoritāti un svēto rakstu autoritāti, jo ja vīrs, piemēram, pieņem, sieva nē, tad vienalga viņa to vīru uztvers kā konkurentu, un tad viņa nerespektēs viņa autoritāti. Bet attiecībā uz tās autoritātes respektēšanu, es arī esmu tā par to domājis, un kādreiz arī Stredņiki katedrālē par to dalījos, saku tā, labi, tas ir Dieva plāns, ka vīrs ir sievas galva un sieva ir padevīga savam vīram. Bet bieži vien tā sieva saka tā, pagaidi, bet kā es varu pieņemt vīra autoritāti, ja viņš ir alkoholiķis, ja viņš sit savus bērnus, ja viņš ir tirāns, ja viņš nodzer visu naudu un nedod man, kā saka, ne grasi un uzturam un man pašai jāuztur ģimene un jāmaksā par komunālajiem. Un patiesībā uz to nav grūti atbildēt, vai nevar atbildēt, vai ne? Es teiktu tā, ka ja vīrs ir patiešām savā vietā, ja viņš ir vīrs ar vīra svaidījumu, kā saka, ar svētā gara svaidījumu pildīt savas funkcijas, vai ne? Ja viņš ir savā vietā, ja viņš ir balsts, vai ne? Tad sievai ir viegli pieņemt viņa autoritāti, jo patiesībā, tā kā vīram ir šī galvas un šī lauvas, kā saka, aicinājums. Tāpat jau arī sievai ir tas aicinājums būt par atbalstu vīram, vai ne? Viņa ilgojas pēc tā, savas sirds dziļumos. Varbūt pat neskatoties uz to, ka tās ideoloģijas, kā saka, konkurences ideoloģijas un feminisma ideoloģijas saindēta, bet savā sirdī viņa pēc tā ilgojas. Tāpēc vīri, es jūs aicinu, kā saka, apzinieties savu cieņu, apzinieties savu spēku, apzinieties savu identitāti, un sievas un sievietes jums ļoti labprāt, kā saka, sekos un atzīs jūs par līderiem, kā saka, jūsu redzot to jūsu spēku, jūsu svaidību, vai ne? Un, protams, ka tādā gadījumā lūk šo svēto rakstu, kā saka, aicinājums, šī lieta, viņa arī, var teikt, viegli varēs to īstenot, vai ne? Jo, ja jūs apzināties savu spēku, savu identitāti, tad jums būs viegli pret to sievieti arī, neuztvert viņu kā konkurenti un necīnīties, bet būt maigam un būt patiešām, kā šeit ir pateikts, mīlēt kā savu miesu, vai ne? Jo kas sievu mīl, tas mīl pats sevi. Un atkal sievas, ka viņas padotas savam vīram, ka viņa vīrā redz Kristu patiesībā, redz Kristus autoritāti un atzīst šo. Jo tas, ka vīrs ir sievas galva un vīrs ir ģimenes galva, tas nenozīmē, ka viņam ir tiesības uz tirāniju, pakļaut un pazemot sievu un, kā saka, ļaunprātīgi izmantot to, ka viņam ir šis aicinājums. Nē, tas ir bijībā, noliecoties viens otram priekšā. Lūk, tā, ka varbūt pietiks ar šīm domām, un tad, lai tas jums viss kaut kādā veidā jūs iedvesmo klausīties nākošos runātājus un atklāt ar vien vairāk jūsu vīrieša cieņu un vīrieša spēku, vīrieša vietu Dieva плана. Lai Dievs jūs svētī. То иди еще раз пошел, третий, 7 раз, и говорит, больше не пойду, вы издеваетесь надо мной.
То, что вы у вас власть, не значит, что вы можете издеваться надо мной. Он говорит, а посмотри, это как корзинка. Корзинка как корзинка. Какую ты взял? Ну, немножко отличается. Чеху. Была грязно, с земли, а теперь она чиста. Вот видишь, то, что я хотел. Хотел тебе показать, что когда читаешь Слово Божие, ты думаешь, что надо тут все понять, вместить. Но Слово Божие имеет другую роль. Оно тоже очищает твое сердце. Даже не замечаешь, когда ты по-другому думаешь, чувствуешь. А ведь как священник, когда читает Евангелие во время мессы, заканчивает Евангелие, говорит сам как бы про себя. Пусть слово Евангелия очистят наше сердце. И целует Евангелие. Слово Божие имеет силу очистить наше сердце. Когда очистишь сердце, будешь видеть лучше. Будешь видеть, как быть добрым мужем. Без Божьего Слова, без этой опоры не устоишь. Потому что слишком много нападений злого духа, мира сего, искушений. Второе, что несомненно очень важно, это любовь, которая не стоит на одном уровне. Христос возлюбил свою церковь до конца. Можно сказать, любовь Христа возрастает. Он полностью любил от самого воплощения, от того, что стал человеком. Так возлюбил нас, что пришел в мир, стал человеком, стал одним из нас. Но возлюбил нас до конца. Можно сказать, указывал свою любовь апостол постепенно, чтобы в конце отдать жизнь за нас, воскреснуть, открыть нам небеса и еще придет в славе. Можно сказать, не завершено еще. Его любовь к нам еще не до конца указана. Но, я бы сказал, ступеньки есть. Святой Иоанн Христа в своей книге «Темная ночь» описывает, что каждый из нас, из людей, идет к Богу. И тоже по ступенькам. И этих ступенек 10. 10 ступенек любви. Нам нужно возрастать в любви. Он описывает это таким образом, что любовь на первой ступеньке, когда уже дозреет, есть немножко похоже на огонь, который охватил первый ступенек. Любовь часто святые сравнивают с огнем. И говорит, эта любовь, она не может уже устоять на первой ступеньке и поднимается на второй. Растет. А потом на третий, четвертый, пятый. И он описывает на каждой ступеньке, в чем выражается эта любовь.